Ir sestdienas rīts, un šodien mums ir krūšu diena. Pirmais vingrinājums būs stieņu spiešana guļus. Sākumā varbūt mazliet, es te iesildos, un sākumā varbūt parunāšu mazliet par vingrinājumu tehniku, kā tieši es izpildu. Te var redzēt, ka es iztaisu no rokas varbūt ne līdz pašam galam, un tas, lai visu laiku tā kā turētu slodzi uz krūtīm, lai tā kā augšā neatpūstos. Un otrs tas, ka pilnībā iztaisu no rokas, tad jo lielāk paliek svari, jo vairāk sāk nodrillēties tās alkoļa locītavas. Man varbūt mazlietiņ tā vingrinājuma tehnika iet tuvāk tā kā powerlifting stila variantam. Un, ja es laižu varbūt bišķīt vairāk zem krūtīm, uzmetu mazlietiņ tiltiņu, tad galvenais cenšos piedomāt pie tā, lai tā kā dibens neatrautos no pamata. Tas tā kā ir pats svarīgākais. Un šeit pirmais darba piegājiens bija paredzēts uztaisīt 4 piegājienus. Pirmais 120 x 8, 125, 130 un 135. Bet jau īstenībā pašā pirmajā jau sajūtu, ka šodien kaut kā nav iekšā. Knapi iznoties 120 arī jau diezgan grūti uzgāja, bet es mēģināšu vēlāk bišķi parunāt, kāds ir iemesls, kāpēc varētu pēkšņi kristies spēks, jo jācenšās arī, kad met nost liekos var, ne tik jāuzem uzturmos, maksimāli noturēt tā kā spēku. Viņš mazlietiņ visdrīzāk kritīsies, tāpēc, ka uz diētas viņš krītās, bet ne tik strauji, kā man šī gadījumā. Tā, nekur otrais piegājiens ar 125. Arī es mēģinu tā kā savilkt lāpstiņas kopā, dibenu turēt pie pamatnes, lai bišķīt tiltiņš ir ok. Bet, man liekas, ka es īsti neatrodu, man šķiet, ka es bišķīt arī šeit atraudu dibenu no sola. Bet te jau es tiešām jau sajūtu to, ka viņš neiet tik viegli kā parasti. Un tāpēc trešajā piegājienā jau paprasīju, man likās, ka es drīzāk neuztaisīju trešo, viss 8 es paprasīju partneriem, viņš pastāv. Es īstenībā arī lieku pirkstus, man īstenībā viena puse ir bišķīt vājāk, otra bišķīt stiprāk, līdz ar to es lieku labā puse ir bišķi vājāk, līdz ar to es lieku bišķīt vairāk roku pa labi, tā, lai es nešķieptos ar to stieni. Tas arī īsti nav labi, bet tas ir labāk nekā šķiepties. Jo es drīzāk pastrādāšu pie tā, lai izlīdzinātu, drīzāk pastrādāšu ar hantelēm pēc tam papildus. Jā, es taisīju 6 reizītes, lai gan pirms tam es taisīju 8, arī ar 135, un arī 140, bet tagad palicis bišķīt švakāks. Un otrais vingrinājums arī 4 piegājienus taisīt ar hantelēm slīpā soli šis. Un tiem, kas nezina, viņš trenē vairāk krūšu augšējo daļu, tas, kas lielai daļai tā kā atpaliek. Un te ir svarīgi arī, te gan to tiltiņu principā nevajag, bet man mazlietiņu šeit ir, redzēt, ka dibens ir klāt, bet muguri bišķi atraujās, bet principā, ja tu gribi trenēt vairāk tieši krūšu augšējo daļu, tad drīzāk muguri jācenšas baigi tur neizliekties. Un tagad varbūt mazlietiņu par to, kāda ir vispār varētu būt iemesli, kāpēc krītās spēks kaut kādā konkrētā vingrinājumā. Pirmās 3 svarīgākās lietas, ko esmu pamanījis uz sevīm un vairāk lasījis, ir miegs. Ļoti svarīgi labi izgulēties visu nedēļas laikā, ja, piemēram, bijis kaut kāda ballīta, tusiņš vai arī kaut kāds dienas, ka tev jāstrādā un ka tu neizgulies tās 7-8 stundas nakti, tad to jūt uz treniņiem, uzreiz jūt, ka nav tā jauda iekšā un nav tas spēks arī. Tāpat otrais ir stress arī ļoti ietekmē stress, piemēram, ja tev ar finansēm nav kārtībā, vai arī tur draudzene tur kaut kas, vai arī ir kaut kā, visas dažādākie, kaut kas ar ģimenē, kaut kāda problēma un neiet. Tas noteikti arī ietekmēs, ja tev izstrādājas tie hormoni, kas traucē atjaunoties pēc treniņiem. Un trešais, kas ir tāds pats pamats, kas ir, ka tev kalorijas ir pa zemu mīnusā. Mazliet, ja viņas mīnusā, principā, protams, ka kritīsies mazliet spēks, bet ne tik tā drastiski, kā man šeit. Jo, ja tu ļoti tā uzmanīgi paņem tās kalorijas, paņem pa 500 kalorijām mazāk nekā dienā patērē, tev tam liekajam vajadzētu pamazām nākt nost, bet spēkam saglabāties vai bišķītim ar laiku, tā kā viņš bišķīti krītās.
Reizēm pat ar iesācējiem, pat ar visu to, ka ja viņš visu prātīgi dara un viņš ir tālu no savu ģenētiskā potenciāla saucamā, tad viņam tāpatās pieaug spēks, ja viņš labi izguļās un nav nekā stresa un viss dzīvē ir forši, tad ir labi. Un šeit, tā kā, laikam šis ir trešais piegājiens, es pieliku mazliet klāt. Te, laikam, būs 45 kg un uz 8 reizītēm. Tā kā uztais. Nu jā, kā jau teicu, te svarīgi ir tā, lai neatraujās, nu, lai man šeit ir pa daudz tas tiltiņš mazliet. Noliekam, sākam uzliekt uz kājas un pēc tam noliekšu. Es īstenībā pamanīšu tajos video, kad diezgan neprecīzi es ceļu no zemes hantels. Viņām, principā, būtu jāpacer man tā, ka ar taisnu muguru tad jāuzliek uz kājas, un tad tikai jāapsēžās. Bet es kaut kā nezinu, kāpēc es vienkārši paņēmu viņas no zemes un ar šķību muguru tā arī cēlu augšā. Un šis būs pēdējais vingrinājums, izvēršana. Un te man patīk tas, lai visu laiku būtu slodzi uz tām krūtīm. Es visu laiku viņas nesaliecu pilnībā līdz pašam galam. Nu, tā kā nesaver kopā. Un pēdējais tad mazliet izstaipamies un esam gatavi doties tālāk dzīvē. Nu, šeit salīdzinājums 1. pret 14. dienu. Mazītiņu progresu jau var redzēt. Vismaz tas pirmais tauks jau arī tur ātrāk arī nonāk, tālāk ir aizvien grūtāk. Nu, vēl daudz jāstrādā. Kā ir, tā ir. Es joprojām nedaudz pārdzīvoju par savu krūšu treniņu, bet mēs jau esam tirgū jau. Un tad es jums parādīšu, kaut kur es šeit. Parādīšu jums kaut ko noderīgu, parādīšu, kur mēs pērkam parasti gaļu, kur ir labākā gaļa tirgū. Mīgs, tur ir labākā gaļa tirgū. Un šoreiz, diemžēl, mēs tikām apšmaukti ar gaļu, laikam. Izrādās, būs bija, viņš bija baigi sarkans, un tā gaļa bija diezgan negaršīgs. Kāpēc? Kā man teica eksperti, tas ir tāpēc, ka būs pirms tam ir nodarbojies ar seksu. Un tad viņš ir tikai nokauts, un tāpēc tā gaļa vairs nesot baudām. Es gan nezinu, vai tas taisnība, bet nu, tā mums bija. Vēl man patīk rubeņos nopirkt kūpinātās visas filēs. Varbūt tām kūpinājumi nevienmēr ir paši labākie, bet man patīk, ka viņi baigi ēst. Esmu gatavs. Nu, paņem kaut kādus 3 gabaliņus. 3 gabaliņus. 4, jā, visas girus. Un tā ir visas filē, ja? Jā. Nu jā, labi. Tas šoreiz arī viss. Tiekamies nākamajos video sveicienos. Un neaizmirst abonēt kanālu, tas man palīdz uzturēt motivāciju turpināt taisīt šos video. Čau, čau!